Sestā nodaļa no šīs te grāmatas Nekad nepērc vienu airi. Un tēma, šīs nodaļas tēma drukas materiāli. Labs rīts no Itālijas, kamēr prāta rītrosme ir atvaļinājumā, mēs lasām šo te grāmatu katru dienu pa vienai nodaļai. Un es šobrīd brokastoju ar garām rokām, jo redz, man aiz muguras noteikti varbūt nevar pat redzēt, bet baigais gāziens šeit Umbrijas kalnos, pakalnos. Ir tāds normāls gāziens un temperatūra nokritusies uz 22 grādiem. Okay. Ejam par drukas materiāliem, jo patiesībā šī ir tēma, kur daudz šobrīd digitālajā laikmetā digitālo instrumentu uzvaras gājienu laikā ir nolikuši malā. Un jautājums, cik e-pastu saņem ikdienas. Vidēji biroja darbinieku kontekstā Latvijā tie ir 30 līdz 40 e-pastu dienā. Cik vēstuļu, avīzīšu vai kādu citu drukas materiālu tu izņem no paskastītes pēdējās nedēļas laikā? Ja vien netuvojas pašvaldībai Saeimas vēlēšanas vai nav atvērties kārtējais Lidl, tev paskastīte visticamākais bija tukša. Bija laiki, kad paskastīte tika pārbāzta ar visādu veidu mēstulēm. Tagad entākās ziņas ir mūsu e-pastu kontu realitāte, tāpēc attiecīgajā segmentā pastu sūtījumi ir atkal kļuvuši efektīvs veids, kā tapt pamanītam. Jā, tas ir dārgāk un lēnāk nekā sūtīt e-pastus, bet personīguma jeb pamanīšanas efekts ir ļoti liels. Ļoti bieži saņemot mūsu sūtītās pateicības kartītes, thank you cards, klienti mūs gan ietego, gan iepausto sociālās mēdījos, kā arī atsūta mums pretī savas pateicības kartītes. Viens no šī brīža mārketinga pasaules līderiem Russell Brunson un GKIC, tas tāds Dan Kennedy, var pagooglēt, pēdējais mārketinga dinozaurs, kas ir vecās gārdas dinozaurs, kas vēl dzīves ir. GKIC mēnesi izsūta savu maksas mēnešrakstu, kas viņam palīdz pārvilināt klientus no vienas apmaksas programmas uz dārgāku. Es kaut kādu lēto, ja, pirms man liekas, viss ir lētais. Lidls sūta, kaut kāds papīrīšus, Maksima sūta, arī dārgais gals sūta. Un tieši šis ir instruments, kur viņi izmanto, lai pozicionētu apmācības, kas ir virs 1000 un uz augšu. Augstāk līmeņa mentoringa grupās, arī mūsu, visas programmas dalībnieki saņem welcome gift pa pastu. Šāds pārdomāts gājiens patīkam pārsteidz un paliek atmiņā. Un noteikti palīdz nolikt malā visu šaubas par dārgā pirkuma pareizību. Angliski tāds iedziens buyer's remorse, jeb pēc pirkuma pohas. Respektīvi, kad tu izdarīji pirkumu, nākamajā dienā tu sēdi un domā, brāļs, vajadzēja. Un tad, piemēram, šādi komunikācijas instrumenti, ne digitāli, tad fiziski, viņi palīdz šo te lietu pārvarēt. Knifiņš, jo vienkāršāk, jo labāk. Mēs savulaik, meklējot dzīvokli savam īstermiņa īres biznesam, pieļāvām kļūdu. Paskastītais metamos sludinājumus uztaisījām pārāk profesionālus, pārāk korporatīvus, tāpēc pieteikumu skaits bija tuvu nullei. Arī viens no sekmīgākajiem nekustamā īpašuma aģentiem Kurzemē, Oskars Dombrovskis, citu joprojām foršs aģents, arī viņš atzīst, ka vislabāk darbojas ļoti vienkārši sludinājumi, kas ir it kā rakstīti ar roku. Neuztraucies par savu rokrakstu glītumu vai pateicības kartītes dizainu. Galvenā vērtība tas, ka tu par to klientu padomāji, ka tu šajā visā mega digitālajā skrējiena laikmetā kādam cilvēkam veltīja 4-5 minūtes. Oskara pieredzēja labāk rezultāti pat bijuši no sludinājumiem ar drukas kļūdām. Lēns tas ir, ātrs tas nekas nav, bet arī šī grāmata ir kalpojusi, kaut viņi nevar šobrīd vairāk nopirkt, viņi kalpojusi kā instruments, kas palīdz aizsniegt cilvēkus. Arī tajā laikā, kad man vēl bija brīvi eksemplāri, mēs varējām arī kā pateicību aizsūtīt kādam no mūsu sadarbības partneriem, un tas uzrunāja. Vai arī kādās konferencēs piedalotos, man līdzā, piemēram, dalībnieki saņēma arī pieņems man grāmatas eksemplāri. Un uzreiz, protams, mans piedāvājums, man uzstāšanās bija ar pavisam citu pievienoto vērtību nekā pārējiem cilvēkiem, kas arī uzstājās. Pateicības kartītes joprojām darbojas.
vēl nesen 26. gada pašā sākumā saņēmu drukas materiālu, kurš bija arī tieši par mācību programmu, kas ir 10,000 drukas materiāls. Un tas ir tāda lieta, ko noteikti vajag izmantot, lai ilgtermiņā ik pa brīdim jēgpilni par sevi atgādinātu saviem klientiem. Ejam darbojamies un tiekamies nākamajā grāmatas nodaļā.